Sveiciens no Kanādas! Latviešu skolas Hamiltonā 7. klase šī skolas mācības gadā uzņēmās cītīgi iepazīties ar latviešu tautas dziesmu saknēm un dalīties ar jaunām zināšanām. Šo darījumu mācot jaunāko klašu bērniem tautas dziesmas un pasniedzot referātu par mūsu tautas dziesmu pētījumu plašākai skolas saimei draudzīgā aicinājuma sarīkojumā. Aicinām noklausīties un noskatīties, ko mēs uzzinājām par daudzu paudžu mantojumu, kuru pašas nodevam tālāk mūsu skolas jaunākiem bērniem, dziedot kopā ar viņiem. Visas manas greznas dziesmas vidolā sakāpušas, kad es vienu kustināju, visas līdzi līgojās. Tautas dziesmas, dainas, tās ir sacerētas tautā un ir pārgājušas no paudzes uz paudzi. Tautas dziesmas ir parasti 4 pantiņos, bet var arī būt garākas. Tās radas senatnē, apmēram 13., 14. un 15. gadsimtenī, jo tas bija galvenais sacerēšanas laiks. 70% no sacerētājiem bija sievietes. Liekas, ka dziesmas ir visvairāk sacerējušas vecas māmiņas, jaunas meitas un bērnītes. Tautas dziesmas tika radītas, kad kāds izdomāja dziesmu, to dziedāja otram, taisīja variācijas un tā tālāk. Ļaudis tajā laikmetā neprata rakstīt, tādēļ viņi izdziedāja savas domas, priekus un bēdas. No tautas dziesmām mēs varam mācīties par senlatviešu dzīvi, svētkiem, mīlestību, kas bija domāts labi un nelabi, par darbiem un daudz ko vēl. Tautas dziesmas mums ir svarīgas, jo tās māca mums par tikumiem, mūsu senču dzīvi un par visu, kas latviešiem ir zināms. Pirmā tautas atmodas laikā sāka pierakstīt tautas dziesmas, jo tajā laikā latvieši gribēja parādīt, ka viņi ir latvieši, nevis krievi vai vācieši. Viņi arī gribēja parādīt, ka mums ir savas dziesmas, sava valoda un ka tās varam saglabāt nākošajām paudzēm, lai viņiem ir mācības par tālo senatni. Fricis Brīvzemnieks bija pirmais latvietis, kas organizēja tautas dziesmas vākšanu. Tas bija visu latviešu projekts, jo viņš aicināja visiem pierakstīt un iesūtīt savas dziesmas. Līdz 1880. gadiem bija iesūtītas 90,000 tautas dziesmu. Tā kā bija tik daudz dziesmu, kādam bija tās jāsakārto. To darbu uzņēmās Krišjāns Barons. Krišjāns Barons bija jaunatvietis, un viņš gribēja palīdzēt latviju tautai saglabāt savas dziesmas. Dzīvnieks Vitolds Ļudens par tautas dziesmām raksta. Tā kā bērna šūpulī, sargāsim tautas dziesmas. Tā kā sirmu māmuliņu, sargāsim tautas dziesmas. Tās pats Dievs mums iedziedāja baltu tautu šūpulī. Iespīdēsim pasauli gaismā, savu gaismu nezaudējot. Krišjānis Barons bija latviešu folklorists, rakstnieks un publicists, bet īpaši latviešu tautai pazīstams kā dainu tēvs, jo viņš vāca un sakārtoja tautas dziesmas jeb dainas. Pagājušajā gadā atzīmējām Krišjāna Barona 180 gadus kopš viņa dzimšanas. Krišjāns Barons dzimis 1835. gadā 31. oktobrī Kurzemē, Tukuma rajonā Strūteles muižā. Krišjāns Barons bija 8. bērns savā ģimenē. Krišjāns Barons bija ļoti gudrs un centīgs skolnieks. Viņš katru dienu mēroja ceļu uz skolu. Krišjāns Barons mācījās
tagad Skubeles pamatskola, Ventspils elementāra skolā un apriņķa skolā, pēc tam Igaunijā Tērbetas universitātē, kurā viņš studēja matemātiku, fiziku un astronomiju. 1878. gadā Krišjāns Barons sāka strādāt pie tautas dziesmu vākšanas un kārtošanas. Šo darbu viņš pārņēma no F. brīvzemnieka un darīja to līdz sava mūža beigām. Krišjāns Barons savāca, sakārtoja un izdeva grāmatas ar tautas dziesmām, kas saucās Latviju dainas. Tas iznāca 6 sējumos ar 217,966 tautas dziesmām. Tautas dziesmu vākšanas darbam Krišjāns Barons bija veltījis 45 savā mūža pēdējos gadus. Krišjāna Barona pēdējā dzīvesvieta bija Rīgā, Krišjāna Barona ielā 3, dzīvoklis 5. Tagad tur atradās Krišjāna Barona memoriālais muzejs. Krišjāns Barons mira 88 gadu vecumā, 1923. gadā, 8. martā. Sākumā cilvēki iesūtīja dziesmas. Krišjānam Baronam sanāca tik daudz dziesmas, apmēram 90,000, tāpēc viņš sāka organizēt. Krišjāns Barons lika lapiņās ar dziesmām cigarešu kastītēs, kas bija 14 cm platās, 24 cm garās un 8,5 cm dziļas. Lapiņās ir 3 x 11 cm. Barona sieva Dorta sašuva dziesmas lapiņām lentītēs ar ākīšiem, lai nesajūtu kārtojumi. Skapi ir 70 atvilknes, katra atvilkne ir 20 paciņās un 20 sēdājās. Skapi arī ir vēl 3 lielākās atvilknes, kur glabājās interesanti dokumenti un vēstules. Uz katras atvilknes ir uzraksts dziesmu tipu numurs. Skapis bija uztaisīts Maskavā 1880. gadā. To gatavoja kāds vācu tautības galvenieks. Skapis ir 160 cm augsts, 66 cm plats un 42 cm dziļš. Skapis izskatās kā 19. gadsimta mēbele. Skapim ir 2 kopijas. Tas bija svarīgi, lai nepazūd. Skapja kopijas atrodas Krišjāna Barona muzejā Rīgā un Stankeviču muzejā Krievijā. Un Barons sāka tautas dziesmas vākšanu darbu. Dainas skapis glabājās Latviešu folkloras krātuvē no 1940. gadā. 2001. gadā, 4. septembrī, Dainas skapis tika ierakstīts pasaules atmiņu sarakstā UNESCO. Skapi pārveda uz Latvijas Nacionālo biblioteka Rīgā 2014. gadā, 29. augustā. Tagad oriģinālo Dainas skapis var redzēt 5. stāva gaismas pilī. To nevar aizsteigt. Visas tautas dziesmas ir tagad digitālas un tās var atrast internetā. Armija pārveda Dainas skapi uz biblioteku un cilvēki rokā ienesa atvilknes. Krišjāns Barons to nekad nesauca par Dainas skapi, tikai mans dziesmas skapis. Viņam tas ļoti bija mīļš. Skapis ceļojam visur līdz no Krievijas līdz daudzām vietām Rīgā, pat ar kuģiem. Paldies Krišjānam Baronam, Dainu tēvam, par lielu darbu. Ko dziedāšu?
ko runāšu, svešu zemi staigādama, dziedāšu pati savu dziesmu, runāšu savu valodiņu.